Laipni lūdzam podkāstā Sarunas par seksu. Esam šeit, lai atklātu un bez aizspriedumiem runātu par seksualitāti, attiecībām un intimitāti. Mūsu podkāsta mērķis ir veicināt izpratni, izglītot un palīdzēt jums uzlabot savu seksuālo dzīvi un attiecības. Mani sauc Brigita, esmu raidījuma vadītāja un kopā ar saviem viesiem runāsim par jums aktuālām tēmām un atbildēšu uz jūsu jautājumiem par visu, kas saistīts ar seksu. Nu tad sāksim un parunāsim par seksu. Šodienas tēma, par kuras vēlos parunāt, ir laikam bieži sastopama problēma daudziem pāriem. Kāpēc seks bieži tiek atstāts uz pašām dienas nogales stundām pirms miega, kad esam izsmelti un bez enerģijas? Iemesls laikam ir tāds, kad mēs pavadot savu dienu esam aizņemti ar visādām praktiskākām nodarbēm, bērnu aprūpi, darba, protams, mājas tīrīšanu, iepirkšanos un visu to, ko mums ikdienā ir šķietam pirmās nepieciešamības un prioritārās lietas, ko mēs vēlamies dienas laikā pabeigt un kuram ir kaut kādi deadline vai izpildes termiņi, vai bērni ir jāizņem no skolas vai bērndārziem noteiktos laikos, kā vai tu nevar, pulciņu un visādas sporta nodarbības, vēl nedaudz laika sev, ja mēs gribam pavingrot vai apmeklēt kādu sporta zāli vai pajogot tepat mājās. Un tad šķiet, ka viss šīs nodarbes ir daudz svarīgākas nekā mūsu seksuālā dzīve, principā ar mūsu partneri. Un tad sanāk, kad ierastākais veids ir, tad, kad visi ir aizgājuši gulēt vai ir nolikta gulēt un māja ir iztīrīta, visi suņi kaķi pabaroti, tad mēs varam veltīt laiku sev, bet mums ir nogurums, mēs esam pēc ilgas darba dienas samiegojušies un reāli mums jau nāk miegs, mēs ielienam gultā un vēlamies tikai principā izmigt. Bet kas tad notiek, ja mēs atstājam intīmās attiecības uz šo laiku, tik vēl vakarā? Enerģijas līmenis mums ir zems, klātbūtne gandrīz neeksistē, mēs esam tā kā jau pilnīgā pusmiegā. Tas var novest pie tā, ka seksuālā tuvības kļūst tāda mehāniska un bez emocijām, un ilgtermiņā tas atstāja iespaidu uz to, kad mums šķiet, ka mūsu attiecībās kaut kas pietrūkst vai arī kaut kas nav. Īpaši problēma varētu būt tajā, kad abiem partneriem šī te vēlme vai sajūtas nav vienādas. Sievietes varbūt tās biežāk ir ieslīguši ikdienas rutīnā un nogurst uz vakara pusi, un vīrieši savukārt varbūt tās ir tā kā ar augstāku libido un vēlmi nodoties mīlas priekiem, un tad sanāk tāds savstarpējais seksuālais disbalans, un tad kādam liekas, kad varbūt tās viņš otram neinteresē un kaut kas attiecībās ir mainījies, un sāk tādas mazas plaisas parādīties mūsu starpā. Gan emocionāli, gan fiziskā klātbūtne ir ļoti būtiska, lai izveidot dziļas un tādas jēgpilnas attiecības starp partneriem. Bet šī saikne, seks, bez šīs saiknes, tā kā seks var šķist tikai vēl viens darbs mūsu ikdienas rutīnā, un, manuprāt, esam iepriekšējos raidījumos arī runājuši, kad sievietēm bieži vien ir tāds, it īpaši Latvijā, vai tas nāk no audzināšanas vai no kaut kādiem, sociāliem tīkliem, kad mums šķiet, ka seks ir tās tā kā pienākums, kad mums vīrietim tas ir jādod, ja viņš vēlās, jo mīļā miera labad, bet pašām varbūt tās tajā mirklī nemaz negribās, jo mēs tiešām esam nogurušas, un varbūt tās sievietes, kurām ir arī bērni, tīpaši tie ir mazi bērni, jāstrādā, darbs, tad visas tās problēmas vienlaikus sanāk, kad mēs seksu negribam, bet mēs viņu dodam, tikai tāpēc, lai partneris būtu, kā saka, mierā. Šo epizodi atbalsta pspot.eu, jūsu uzticamais intīmpreču veikals. Ja vēlaties uzlabot savu seksuālo dzīvi un izmēģināt ko jaunu, apmeklējiet pspot.eu veikalu. Viņi piedāvā plašu intīmpreču klāstu, kas piemēros dažādām gaumēm un vajadzībām. Veikalam ir vairāk kā 40,000 preču plašs sortiments, gan pieejams uzreiz Rīgas noliktavā, gan pasūtīšanai no lielākiem ražotājiem Eiropā. Augstas kvalitātes produkti, droši lietošanai, tiks jums izsūtīti diskrētā iepakojumā un ar iespēju maksāt saņemot preci. Apmeklējiet pspot.eu un atklājiet jaunas iespējas savā guļamistabā. Paldies pspot.eu komandai par atbalstu! Nu, lūk, bet tas īsti nav tas, uz ko mēs attiecībās ilgtermiņā tā kā mērķējam, un sievietes ir viens no tām
partneriem vai pusēm attiecībās, kurām visvairāk ir nepieciešama tieši emocionālā tuvība, un tā skaitā arī fiziskā tuvība un labs seks. Visādos pētījumos ir pierādīts, ka ir viens no veselīgākām nodarbēm, kas ir gan fiziski, gan emocionāli, abiem dzimumiem nepieciešami. Līdz ar to man šķiet, ka jautājums šādām problēmām būtu par mūsu prioritātēm. Un ja mēs prioritizējam sevi, ka mēs gribam sportot, labi izskatīties, tas ir forši, veselīgi ēst un tam līdzīgi, kas arī ļoti apsveicam, bet nezinu kādēļ seksuālās attiecības, kvalitīvs seks un labs orgasms un viss savstarpējais kaut kādā ziņā tiek nobīdīts uz dienas visneproduktīvāko laiku un atstāts tādā veidā novārtā. Vienreiz, otrais tas var būt nekas, bet ja tas ir regulāri un tas kļūst par tādu standartu, tad ilgtermiņā tās attiecības, diemžēl, nevar aiziet nekādā citā gultnē kā vien pienākumu un izpildes formāts. Nu, lūk. Līdz ar to, ko mums šajā situācijā darīt, es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt un apzināties, ka attiecības un seks ir ļoti būtisks. Mūsu gan pašu, gan savstarpējo, gan tā kā moments, kas mums ir jāņem vērā, un tam jāpiedod cienījams laiks un prioritāte mūsu dzīves nodarbes plānos. Līdz ar to jāieplāno, kad mēs nododamies savam partnerim, piemēram, agrā vakarpusē vai pat rīta stundās, kad mēs esam visvairāk nomodā un kad mums visvairāk enerģija ir. Šādi mēs varam nodrošināt, ka mēs abi esam pilnībā klātesoši un spējīgi izbaudīt mirkli. Protams, dzīvē ir daudz šķēršļu un aizņemta grafika, bērni un darbs, kā jau es minēju, bet ir svarīgi prioritizēt intīmo tuvību, tāpat kā jebkuru citu svarīgu aktivitāti jūsu ikdienā. Tātad, ja jums ir bērni, izglītojiet viņus par savu privāto laiku, izmantojiet praktiskos risinājumus, piemēram, uzlieciet slēdzenu durvīm, iemāciet bērniem, kad mammai un tētim vai jums abiem partneriem ir savu privātā dzīve un nepieciešamība būt kopā un samīļoties, un skaidrojiet to bērniem, lai viņi jau no maza laika spēja respektēt, kad arī mamma ir cilvēks, kuram ir nepieciešams savs brīdis, un ja durvis jūsu guļamistabā ir ciet, tad viņiem ir jāiemācās respektēt šis brīdis un pieklauvēt vai pagaidīt, kamēr mamma ar tēti varēs sakal pievērsties bērniem. Tam nevajag iedomāties, ka tas aizņems mūsu ikdienā abnormāli ilgu laiku, tur nodoties mīlas priekiem katru reizi stundu vai divas, bet tas var aizņemt 20 minūtes vai vairāk, lai jūs izjustu kvalitatīvu tuvību. Visvairāk laika parasti ir nepieciešams sievietēm, kā jau esmu stāstījusi par to, lai uzbudinātos. Un nevajag vienmēr iziet uz to, ka mums vajag sasniegt maksimāli daudz orgasmus vienā reizē. Pietiek, kad katrs partneris sasniedz savu, kā saka, reizīti, un tad jūs atkal varat turpināt savu ikdienu un darboties, izbaudot to mirkli kopā. Un kas ir vēl būtisks šajos brīžos, atcerēties un ieplānot, kad pēc seksa arī veltītās minūtes apskāvieniem un intīmai tuvībai vienam ar otru, lai varētu veidot un nostiprināt to emocionālo tuvību. Tas ir svarīgi ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, jo tas tā kā parāda, ka mēs ne tikai esam izpildījuši savu pienākumu un darbiņš ir labi padarīts, bet arī parādīt to mīļumu, jūtas apskāvienus, kas rada gan arī dažādus labvēlīgus hormonus mūsu ķermenī, laimes hormons izdalās tajā laikā, mēs atslābinamies, mazinās stress ķermenī, mēs nomierinamies prātā un ķermenī par to, ka attiecībās viss ir kārtībā. Tas ir mirklis, kurā mēs varam otram kaut ko pajautāt, mēs varam kaut ko varbūt intīmāku pateikt, un tas atslābums, kas iestājās ķermenī pēc orgasma, ir tāds moments, kurā mēs spējam būt nedaudz vairāk ievainojamāki, emocionāli tādi atvērtāki, sirsnīgāki, un tas ir tas brīdis, ko mums noteikti vajag izmantot, lai tuvinātu attiecībās to savstarpējo emocionālo kvalitāti,
Un regulāri to veicot, tas arī stiprina kopējās pāra tā kā sadarību un uzlabo to kvalitāti, kas ir nepieciešama, lai turpinātu mūsu ikdienu. Vīriešiem tas apliecina to, ka sievietei viņš ir svarīgs, sieviete viņu grib, sievietei viņš patīk. Ja sieviete ir tā, kas iniciē šādas mīlēšanās, kā saka, pusstundiņas, tad tas vēl apliecina, ka viņam joprojām viņš ir tā kā gribēts sievietes acīs. Un galvenais, mīļās dāmas, ko es jums gribu teikt, atcerieties, ka seks nav pienākums. Seks ir tad, kad jūs to vēlaties, un nevajag tagad, kad es jums izstāstu, kad tā vajag darīt šādu vai tādu, ka tas ir jādara atkal jāuztver kā pienākums. Pats svarīgākais ir par to padomāt, prioritizēt jūsu intīmo dzīvi, attiecības ar partneri, ja, jo seks ir ļoti būtiska mūsu attiecība daļa. Bez seksa, principā, jūsu partneru attiecības ir tā kā, nezinu, kopmītnēs varbūt tās draugiem vai kad dzīvo kopā brālis ar māsu. Un tas nav tas, uz ko mēs ilgtermiņā gribam, bet pie attiecībām ir jāpiestrādā. Bet tāpat laikā es pilnīgi noteikti jums iedrošinu neupurēt sevi un neizvērst attiecības kā pienākumus, kas jums ir jādara nevienai no otrai pusē. Un ja jums ir jau kaut kāda attiecības ilgāku laiku kopā, jums ir iestājusies savu rutīnu, tad jums ir jādomā jau par citām tēmām, kā uzprišināt jūsu vēlmi, iekāri, un tad domāt par to, kā atgūt savu dzirkstelīt savstarpējo, lai tā seksuālā iekāra jūs starpā uzplaiksnītu. Viens no veidiem ir piešķirt kaut kādu jaunu dzirkstelīti, izmantojot kaut kādas varbūt seksa rotaļlietas, kas varbūt ir kaut kas jauns, interesants abiem ar pilnu humoru izjūtu. Jūs varat izrunāt šādas tēmas, vai abi partneri tam piekrīt un ir gatavi. Es noteikti iedrošinu izmantot daudz lubrikantus. Ja jūs neesat vēl pilnībā uzbudinājusies, tad eļas un lubrikanti kā papildus smērvielas noteikti palīdz sievietēm it īpaši uzlabot jūtīgumu un kāpināt uzbudinājumu daudz ātrāk, kas mazina laiku, kas ir nepieciešams iespējams, lai tas uzbudinājums būtu pilnībā. Mazina diskomfortu, sausuma diskomfortu un daudz patīkamāks. Un viņš par 50% uzlabo iespēju sasniegt sievietēm orgasmu. Arī vīriešiem slīdamība ir augstāka un attiecīgi arī seks ir daudz patīkamāks. Vēl kā es esmu iepriekšējos podkāstu raidījumos minējusi, vīriešiem savukārt ir jāņem vērā, kad sievietei seks nav tajā brīdī gultā galvā, viņai tas seks un jūsu iekāra uz jums iekāra ir viss tas, kā jūs pret mums attiecaties visu pārējo dienas daļu. Nevar būt tā, ka jūs pret mums izturaties kā pret, nezinu, tur mājas, gluži kalponi, bet kā pašsaprotamu elementu, un tad vienā brīdī, jums nepieciešams seks, tagad jūs bez jebkādas priekšspēles, bez jebkādas romantikas, vienkārši saka, mums ir, nezinu, tās 20 minūtes, ejam augšā, kā saka, uz guļamistabu. Tā tas nestrādā. Sievietēm seksīgākais vīriešos šķiet galanti mīļa izturēšanās visas dienas laikā, mīļa romantiska SMS vai kāda WhatsApp ziņa par to, cik ļoti mēs jums patīkam, cik jūs tur ļoti mūs iekārojat, iznests miskasts maisiņš, palīdzību par māju, lai mēs justos kā līdzvērtīgi partneri arī ikdienā, līdzvērtīgi partneri rūpējoties par bērniem kopējiem, ja? Atbalsts un rūpes par mums kā par jūsu partneri ikdienā ir viens no būtiskiem apsvērumiem, lai sieviete justu iekāru uz jums un justos, ka viņa ir attiecībās, kurās viņa ir vērtīga, un tas nemazina pats būtiskākais viņas libido un iekāru uz jums, kāda varbūt sākumā bija attiecību sākumā, kad mēs viens pret otru izturamies īpaši tur mīļi un hormoni trako un rozā brilles un tā tālāk. Jūs, mīļie kungi, varat to sajūtu uzturēt arī visu attiecību un gadiem vienkārši ar savu ikdienišķo attieksmi pret mums, par komplimentiem, ko jūs mums pasakat, par apskāvieniem, par mīļumu, un ticiet man, ja jūs pret sievieti izturēsieties šādi, kā
viņa jutīsies svarīga, mīlēta, cienīta, aprūpēta un atbalstīta, tad jūs saņemsiet iekārs un seksa uzaicinājums daudz, daudz biežāk. Un arī tad, kad jūs būsiet iniciators, dodamies uz guļamistabu mīļā mana, tad sievietēm būs daudz mazāk pretestība, jo viņai visa jūsu ikdiena būs jau tāds kā liela, liela priekšspēle. Tas ir milzīgs moments, kur vīrieši varbūt tās nesaprot, kad sievietēm seks nav tikai tajā brīdī. Vīriešiem daudziem tā tas ir, jo vīriešiem seksuālā tā kā funkcija ir savādāka. Sievietēm viņa ir ļoti, ļoti sasaistīta ar emocijām un pašsajūtu. Un es noteikti vīriešiem iesaku vienmēr turēties tajā pusē, cienīt savu partneri, un tad jūs panāksiet to, ka sievietē seks ar jums nav pienākums. Viņa jūs gribēs, un tad jūsu attiecības būs pilnīgi cita dinamika un mīlestības izpausme. Viņa būs daudz atvērtāka, priecīgāka. Un ir tāds teiciens priecīga sieva, priecīga ģimene. Jā, tā ir patiesība. Sievietei viss ir galvā. To ņemam vērā. Sievietes paši to apzināmies un nebaidamies arī inicēt seksu, un tad tās attiecības būs pilnīgi citā dinamikā. Bet atgriežoties pie šīs dienas tēmas, abiem diviem partneriem ir jāprioritizē seks pēc fakta. Ir īpaši tiem pāriem, kur kopā jau ir ilgāku laiku, tiem pāriem, kuriem jau ir bērni, jo ienākot bērniem ģimenē, tā ir cita dinamika, un parasti mums ļoti, ļoti samainās gan gulēšanas režīmi, gan nogurums, gan pienākumi ikdienā, kad bērni aug lielāku, skola, bērndārzi, kas nu viņiem tur pulciņi vēl ir. Tad dinamikā vajag vienmēr būt ar tādu izpratni, kad seksam, intīmiem brīžiem un abiem pārim kopējie, tā kā divatā laikam ir jābūt prioritizētam, jo tikai tā jūs spēsiet saglabāt dzirkstīti un kvalitatīvu seksu un spēju sasniegt orgasmu, tīpaši sievietēm, ja? Lai tas nebūtu tāds vakarā pirms gulētiešanas ātri, kā saka, nokniebjamies un ejam gulēt katrs uz savu sāniņu. Labs darbs, kas padarīts, un velns ar to esam dienai tikuši cauri. Ja? Vīrietis nav pienākums un seks nav pienākums. Tas ir tas, ko mēs gribam. Tas ir tas, ko mums ir jāgrib, un tā ir kvalitāte, uz kuru jums vajadzētu kā pārim doties. Un nākošais viens no punktiem, ko es vēlos pieminēt, ir tātad nenogurstošais, jums varētu laikam stāstīt, ir komunikācija. Ja kāds pārī jūtās, ka viņam pietrūkst seks, viņam par to ir jārunā ar partneri. Tas nenozīmē, ka abi partneri var būt ar vienlīdzīgiem seksuālu apetīti, bet par to ir jārunā. Otrs ir jāciena. Un jāatrod kompromiss, kad ko darīt, ar izpratni, ka mēs abi gribam šo situāciju labot un uzlabot mūsu seksu kopā. Jā, sanāca pagari, man šoreiz kaut kā atkal papļāpāt ar jums, bet es ceru, kad bija noderīga un būtiska tēma, par ko aizdomāties un par kuru runāt savā ikdienā un ņemt vērā un kaut ko arī pamainīt, jo seks tomēr ir forša lieta. Baudiņu un orgasmu, taču mēs visi gribam, un tas ir labprāt. Un vēl atcerieties, kā es pat no savas dzīves jums varu pateikt, apetīte aug tad, kad ēdiens ir baudāms. Ja? Un līdz ar to, tad, kad jo labāks, kvalitīvāks seks, jo viņu gribās biežāk. Lūk. Tas arī maziņš tāds ieteikums un āķīts, kas jums būtu jāņem vērā, ja jūs gadījumā esat kādu laiku iegrimuši vai nu bez seksa, vai nu ar nekvalitatīvu, retu, ātru seksu, tad noteikti padomājiet par kvalitatīvo seksu, un tad jau apetīte uz to tikai pieaugs. Jā, paldies, kad klausījāties, un šodien mēs par šo tēmu parunājām, un es ceru, ka jums patika. Un nododieties seksuālām attiecībām biežāk, vairāk, kvalitatīvāk, stipriniet viņas un domājiet par to, kas jums pašiem patīk un atrodiet kvalitīvā laiku. Vislabākais laiks un nebaidieties nodoties seksam ir darba dienas vidū. Ja ir tāda iespēja, vai arī brīvdienās, varbūt tās darba dienā nesanāk, bet brīvdienās, kāpēc ne, ieslēdzieties uz 20 minūtēm guļamistabā un forši pavadiet laiku kopā.
Jā, šodien šī tēma laikam ir tas, ko es esmu vēlējusies jums izstāstīt. Nākošā raidījumā sagatavošu jums atkal kaut ko interesantu, tematisku, un tad jau mēs uz sadzirdēšanos. Paldies, ka klausījāties podcastu Sarunas par seksu. Cerams, ka šajā epizodē dzirdējāt ko noderīgi, interesantu un iedvesmojošu. Podcastu variet dzirdēt YouTube, TikTok, Instagram un Spotify kanālos. Sekojiet mums, lai nepalaist garām jaunākās epizodes un sūtiet savus jautājumus uz info@bspota.eu vai rakstiet komentāros. Pierakstieties arī jaunumiem e-pastā. Līdz nākamajai reizē palieciet ziņkārīgi un galvenais atvērti visam tas, kas ir saistīts par un ap seksu.